Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties bērnu ausīm ļaujieties Dārgie deģenerāti, eitanāzijai. Man pohuj. Sveiks, dārgais eitanāzijas klausītāji, ar tevi, kā parasti, ir podcasts Eitanāzija un tā vadītāji Mārtiņš un Annija. Čau. Vasara ir beigusies. Vasara ir beigusies, laiks ziemas depresijai. 202 405, zvaniet uz studiju. Don't miss out. Bēbē, brokastis ir atpakaļ. Ir pagājis kāds laiciņš, es domāju, ka mums ir daudz, kas noticis, kopš iepriekšējā ieraksta. Tāpēc, kurš vēlas sākt, tas sāk. Nu, es atgādināšu, ka tas ir tas, kā mēs parasti sākam. Mārtiņš sāks garākais. Drīkst? Anī? Jā, lūdzu. Es aizmirsu, kurš ir garākais. Es esmu iegūs jaunu brīvību. Tā ir brīvība nonākt savas mājas otrajā stāvā bez šķēršļiem. Man auga bērns, līdz ar to viņš vēl nebija pietiekoši mobils līdz šim, lai tās trepas izmantot, sevi nenogalinot. Un tur sākumā stāvēja kumoda, lai viņš nevarētu tikt uz tām mazajām priekšējām trepītēm. Un tad viņš varēja pārāpties kumodei pāri, bija jāliek jauns šķērslis uz augstāku posmu. Un beidzot, trepas ir pilnībā brīvas. Šautauts Kastanim ar mobilitāti apsveicam. Ja 3 gadus, lai tu savā mājā pārvietotos, tev būtu visu laiku kaut kam jākāpj pāri, bet pietiekoši augstam, lai reāli tāds 2-gadnieks, 3-gadnieks nevar pārlīst pāri. Tas tāds augsts šķērslis ir. Un riktīgi var uzvelpot. Ok, nice. Par brīvībām, nice. Par brīvībām. Es šodien biju Pārventā. Rīdziniekiem, domājiet, tā ir Balderāja Rīgas aptuveni tādās līdzībās. Es apstājos uz kādām 7 minūtēm. 7 minūšu laikā man pie loga pieklavēja krievu tautības cilvēks un pajautāja, vai es pa 5 viņu nevaru aizvest uz CSDD. Viņam atbildēja, ka es neesmu taksists. Ka es nevarēšu palīdzēt. Paldies. Es gribēju to palabot nevis krievu tautības, bet krievu šķirnes. Ok, mēs ejam šo tā. Sākam jau no sākuma ar ekstrēmiem. Bet, Mārtiņ, viņš bija tāds cienījams vai... Nē, tur tas prikals, ka viņš bija tā kā, nebija ne reāli nodzertu purnu vai sūdīgi saģērbies sašļuts. Viņš bija tā kā, 60-gadīgs ops krievu. Ok, viņa latviešu 60-gadīgs ops te būtu paprasījis. Es viņiem visdrīzāk teiktu, tu vēl pēc 20 minūtēm te būs, es varu aizraut tev līdz pilsētai. Tā kā pat 5 mērķi. Tā. Ja cilvēkam vajag, visdrīzāk viņam vajag. Es tieši gribēju lapot Akalu Urbānu, kā krievs var būt cienījams. Annī šodien foto. Es pastāstīšu, kāpēc es jūtos tik brīvi. Annī ir viena no Domarovas līgavām. Hei! Un kamēr es... pateicu, ka Krievu kungam, ka es nevēlos viņu vest, es redzēju kupētu kaķi. Atgādina, kas ir kupēts. Kad tiem suņiem griež astes nost, laikam tā viņas sauc par kupētiem. Jā, ir kaut kas tāds redzēt. Jā, un tur Pārvent viens tāds vazājās. Amizanti izskatās. Bet visai iespējams, ka tā nebija tā kā fashion show. Tā, sorry, man pat pārtraucās ieraksts. Nē, tas bija kaut kas, kā sauc to... Zemestrīce? Nē, ar ko... Pluņģis? Pluņģis, jā, bet mēs viņu izmantojam dušā, protams, jo māti... Pluņģis nebija kaut kāds tirgus Lietuvā, kaut kas tāds? Pluņģe. Varētu būt vieta, ne? Nav svarīgi, bet, es atvainojos, ka satrūcināju jūs. Garais Lūdzu, Mārtiņ. un tev tops piedots. Paldies. Tā principā gāja kopš vasaras, jā, Mārtiņ? Man, protams, ka bērni ir palaisti skolā, un viss fucking adults sūdz darbs, bērni, hipotēka. Kas jauns? Nē. Es biju uz Brīvdabas muzeju, un tur bija mazbērnīša rīta rosme.
Tas tāds pasākums, kur tu nevari to vajag lokomotīvu iestartēt no rīta, iespiežot pogu. Ūdens jāuzvār, tur viss ir jāseļo, un tas vesels pasākums ir. Un Briedums muzejs piedāvā apmeklēt to stundu, ar visiem tiem mehāniķiem runāt un viņi izstāsta visu parādi, kā tas notiek, kas interesē. Diezgan fani, es teiktu. Tā viņi arī sauc? Vai ka lokomotīvas rīta stunda, vai tas bija tavs izdomājums? Mazbānīša rīta rosma. Okay. Es atkal domāju, ka viņi varbūt taisa kaut ko tādu, kad mazbānīts pirmo reizi brauc no rīta, un tad var skriet līdzi un tagad trenēties. Nē, bet tu pēc tam dabū, tu samaksā par biļeti, un tu dabū pirmo to tripu ar ieļot lokomotīvu izlaist. Ok, nice. Jā, nezināju, ka tāda Ventspilī ir jaunumi. Jā, un tie mehāniķi nav tādi dzīves nojobņīti, viņi diezgan entuziastiski ar to pasākumu ritīgi stāst. Tur, man liekas, apmēram augstskolā jāpabeidz, lai to lokomotīvu braukt. Tā ne, bet tur tiešām jāmācās viņu uzturēt un braukt un ieļot. Jā, tāpēc, ka viņiem ir visi noteikumi, kas ir tā kā dzelzceļa noteikumi, tie īstie. Tā kā attiecīgi tam sliežu ceļu platumam, bet kas attiecās uz tiem visiem drošības. Kas sauc senajos laikos, kad pirms tam nebija tehnikums, bet bija kaut kāds meistars, un tad tu gāji pie viņa... Zellis. Un man liekas, tur arī gadījumā tā nav, ja tur ir vecais šoferīts, un tad atnāk Zellis. Tur bija tāds jaunā... Jā, tur bija trikals. Es gribēju, lai puišlim parāda, kā uztaurē tā lokomotīva. Es piegāju klātam Zellim. Es palūdzu. Viņš teica, ka viņš nevar, kad atnāks vecākais, tad varēs pajautāt, vai var. Galvenais, ka pēc tam puiekam 20 plus gadi. Jā, man bija viens pazīstams, kurš tur diezgan ātri uzkalpojās un arī sāk vadīt to lokomotīvu. Viņš arī aizgāja tāds pilnīgi random čalīts. Mēs tur agrāk volejbolu spēlējām kopā, un viņš beigās sāk strādāt Brīvdabas muzejā un kādu laiciņu ar to nodarbojās. Jā. Ok, nice. Lūk, tā. Bet tur jau jāstudē vēsturniekos. Nē, drīzāk kaut kādos inženieros. Bet ir rītīgi jāpistē vēsturē. Jā. Un tāds vēl gribēju teikt, ka tas Zellis, neatkarīgi no vecuma, tikko kā viņš ir tas vecākais, jums saka, ok, tu esi iemācījies pietiekami, viņš neatkarīgi no vecuma paliks sīrums ar gadu bārdu. Nomainās lēnās, video spēlē. Vēl es gribēju pajautāt, cik jums ir minūtes ierakstājuma, bail, ka man kaut kas iztrūk. Man ir 8:08. Ok, safe. Un tur ir ritīgi. Pagaid, 8:08, man 8:28. Bet tāpēc, ka Mārtiņš, safe, viss kārtībā, sorry. Labi. Tehniska ķibele. Un tur no rīta bija tik autentisks vibes. Visi tie tvaiki, ogles smird vai smaržo, kā tu to pats dēvē. Rīktīgi krūti. Ok. Iesaku. Tāds vairs nebūs līdz nākošai sezonai, tā kā gaidiet. Sagaidīsim jauno bānīšu sezonu. Vai nu sagaidīsim jauno bānīšu sezonu vai karu? Viens no diviem būs. Ak, Dievs, tās devas. Fantastiski. Don't miss out! Labi. Vēl kaut kas varbūt tev? Nē, tāds izspiedām Mārtiņu līdz pēdējiem. Izspiedām soli. Labi, otrs Mārtiņš varbūt, nezinu. Jā, es biju tikko skriet un... pasportoju smuki, un tad es pēc tam pagulēju jūrā uz akmeņiem, nosauļojos ļoti, un tad es gribēju iet nopeldēties, un problēma tāda, ka šobrīd viss medūzas mirst jūrā, un man ir ļoti, lai es saprastu, cik ļoti man nepatīk medūzas, es gāju kilometru gar krastu, lai atrastu vietu, kur nebija bišķiņ mazāk medūzas, lai es varētu noskalot sviedrus nost. Okay. Tad es atbraucu mājās, un tad principā bišķiņ panapoju, un tagad ir ieraksts, bet kopumā dzīvē viss ir mainījies ar to, ka man šodien bija pirmā darbdiena. Tādot lielā oficiāli, kad bija jāiet uz darbiņu un jāsatiekās ar jauniem jauniešiem un jāiepazīstas ar viņiem. Un kaut kāds režīms ir atgriezies un kopumā, vienkārši esmu gatavs mesties iekšā darba dunā. Tev tas rīts izklausījās tāds kā izskalotam ronim. Nē, tas nebija rīts, tas bija pēc darba. Tas bija pēc darbiņas. Reāli man kaut kādos 1:30 laikam beidzās, es pat aiznu uz jūru uzreiz, kamēr karsts ārā. Nice. Es izbaudu pēdējās dienas, jo man, cik es saprotu, būs diezgan silts vēl rudens. Tad jācepās, kamēr vien var. Episki. Ok, bet kā tev izskatās, skatoties uz pirmajiem kursiem, cik procentu atkritīs? Kāds koeficients šobrīd? Nē, man ir 2 pirmie kursi. Pirmie ir tā kā manis atlasīt, mani mīlulīši turisti, un tos es principā pats handpicked, viņi ir, tur viss būs labi. Jā, bet pārsteigumi šogad bija tieši no viesnīcnieku grupas, kad, tā pavadīja to rītu tās 4 stundas ar viņiem, un tiešām neviens nelec ārā tā,
kā būtu atnācis tāds ļoti negribīgs vai kas, visi bija runa, jo lielākā daļa viņi bija tie, kas netika uz turistiem. Un tad viņi ir tur, jā, un tur pat likās, ka tāda, šitas man noderētu tajā grupā, un tā kā es esmu ļoti cerīgi pilns uz šo gadu. Fārklubs tev ir tagad arī izrādās, jā, ne tikai pirmā komanda, bet arī. Piramīdas sistēma tev ir, Klau. Nice. Jā, un tad mēs paņēmām turismu klubiņu arī vakar. Tur bija garāka dieniņa bišķiņa, kamēr visu mēs tur saorganizējām. Un ļoti, šodien mums notikās 12 Angry Men moments. Tad, lai jūs saprast, mēs ar Hariju apmēram zinām, kur mēs tā kā gribētu braukt. Nu, ir kaut kādi varianti. Mēs saprotam, kur mēs nevaram aizbraukt, mēs saprotam, kur mēs esam bijuši, un mēs saprotam, ka mēs gribam braukt ar autobusu. Principā tur ir loģiski domājot, var saprast, principā kaut kādas valsts Eiropā, kuras vēl nav apmeklētas, teiksim, nav jēga braukt uz Čehiju un Slovākiju. Jā, uz Slovākiju, ja pa to pašu cenu var aizbraukt, teiksim, uz Zakopo, un tas ir viens pats kalns principā, un visur ļoti līdzīgi. Tur kaut kā tās valsts viens pēc otra atbirst. Un tad beigās mēs nonācām pie idejas, ka vajadzētu uz Rumāniju braukt. Un tad vēl kaut ko tur domājām, un sapratām, ka pilnīgs pretstats Rumānijai varētu būt Norvēģija. Un tad atkal vēl mēs sapratām, ka mēs jau it kā pagājušajā gadā bijām Slovenijā un Horvātijā un Bosnijā, bet Slovenijā un bišķi tur Itālijas ziemeļus arī varētu paķert. Tad mēs tādas tā kā izrunājam ar jauniešiem, kāpēc, teiksim, mēs nebraucam uz Vāciju, kāpēc mēs nebraucam uz Čehiju un tāds, un piedāvājam šos variantus. Un tad jaunieši varēja balsot. Un tad viena meitene tā kā gribēja vēl pati savu variantu uztaisīt, bet viņi tur nezināja tās varbūt projekta detaļas, ka nevar vienkārši aizbraukt uz Vāciju un tad braukāt uz Beļģijām, Nīderlandēm un visu uz Francijām, tā kā principā visam ceļojumu taisīt, tā tas īsti nestrādā. Bet viņi mēģināja noprezentēt mums tādu ideju, bet, nu jā, respektīvi uzvarēja Norvēģija. Tur bija kaut kādi tuvu 80% bija Norvēģija, visi fjordi, ritīgs dabas turisms, visu laiku močiem pa kalniem, mežiem, dabu, paliekam kempingos. Ar autobusu? Ar autobusu, jā. Tur izrādās, ka Norvēģija varbūt arī lēti kempingos paliek un paši cepēst. Un tie fjordi tomēr ļoti unikāli, kaut ko tādu redzēt, tas Eiropas mēroga, tiešām tāds objekts ir. Un otrs atkal bija trakā Rumānija. Nu, tur varbūt nav tik ļoti, tā kā es, piemēram, nevarētu pateikt, ko es Rumānijā gribu redzēt, bet es gribu redzēt vienkārši, viņi ir tāda unikāla, wild vieta, kur redzēt, kā būtu dzīvot. Tā kā viņi ir Eiropas Savienība, bet tā kā 2000 vai 90. gadu beigās apmēram, un tas arī diezgan tāds eksotiski ir. Un, jā, uzvarēja Norvēģija, un tad mēs bijām plānojuši, nu, tā sāksim jau meklēt kādas lietas, ko tur grib katrs redzēt, un tā, bet cilvēki bija neapmierināti. Tur, piemēram, viens čalis uzņēmās, viņš bija tikko Norvēģijā bijis, viņš ritīgi negrib braukt. Mēs teicām, labi, tad tie, kas negrib braukt, pārliecināt, kāpēc tad jābrauc tomēr uz Rumāniju. Un atkal tie, kas ir uzvarēja Norvēģiju, pastāstiet vienkārši, kas vēl ir kruti Norvēģijā. Un tad tas viens Emīls, kas bija tā kā viens no retiem, kurš negribēja uz Rumāniju braukt, viņš beigās pārliecināja lielāko daļu tomēr novērsties no Norvēģijas un aizbraukt uz Rumāniju. Ja es saku, pirmajā balsojumā ļoti stabili uzvarēja Norvēģija ar kādiem 80%, otrajā balsojumā, man liekas, 86% uzvarēja Rumāniju un viss nolemts. Tā kā prezidenta vēlēšanās. Wow. Un es tur redzēju, kā viņš gāja pie katra klāt, runāja ar katru stāstīju, un tad taisīja prezentāciju. Tas ļoti demokrātisks tas viss bija. Talantīgi jaunieši. Jā, tas, tagad es varu dzirdēt, ka es esmu excited par jauno darba sezonu un par aizvadīto vasaru. Es droši vien varu pateikt, jā, mums bija pasākums, bija ļoti krūts pasākums, ļoti patika, un tad pēc tam mēs arī... Kurš? Nu, bija tāds viens, jā, Rīgā, kaut kādā kvartālā, bet mēs arī aizbraucām pie kolēģiem ciemos uz Kuldīgu, bija bizē vaļā laivas Kuldīgā, un tad es, Mārtiņš un Robis aizbraucām paklausīties Dunā, kā uzstājās bizes vaļā čaļi, kas arī bija tāds diezgan riecīgs pasākums. Roberts bija uz skatuves. Jā, viņš pievienojās kā uzaicināts viesis bizes vaļā komandai. Forši, ka viņš varēja tur tikt ar mums prioritātes. jā. Tur jau tas joks. Ok, nice. Nu labi, ok. Nu varbūt vēl kaut kāds highlights vai kaut kas tāds, ne? Man liekas, ka ne. Nē, ok, nu labi. Highlights ir tāds, kas ierakst bez kraklu šobrīd. Jā, īstenībā, jā. Tas ir tāds zīmīgs notikums. Nu, ok, labi. Par manu laiku. Mārtiņ, sāksim tradīciju. Mēs tev katru septembrī vēl šeit būs jautāsim, ko tev bērns sastiep 1. septembrī dāvanās. Jā, vispār, jā. Jā, mums bija tas pats Emīls, ļoti labi audzināts jaunietis. Viņš atrada zefīrus.
Bet es pats uz 1. septembra atklāšanas koncertu nebiju, un tāpēc es kaut kādas puķis nedabūju, man liekas. Bet Emīls bija atnācis, viņš meklēja mani, pēc tam viņš atnesa zefīru kasti. Bet tev parasti dod puķis vai ko citu, ko tur dēs pušķis? Es arī bieži pasaku viņiem, kad es vai nu nebūšu, vai kad nevajag, un tā. Un parasti uz izlaidumiem man ir reāls kapis ar tur visādām lietām, legālām, nelegālām, kas tur stāv. Man izklausās, ka Emīls jūs tur spēlē kā violi, gan skolēni, gan tevi klausies. Emīls ir ļoti viltīgs, jā. Viņš ir violnieks. Viltnieks. Ok. Labi, Anī, nu pasāc, kā tev tur iet. Kā man tur iet? Nē, man laiks no iepriekšējā ieraksta, kas bija epizode. Es ceru, ka mēs dabūsim arī to audio, bet es nezinu, tā kā, nu varbūt Patreon ieliksim vai video vai ko no tā pasākuma, tos mūsu daļas. Vai viņš ir pieejams, man nav jausmas. Kopš tā brīža līdz šim brīdim man vienkārši ir laiks šitā pagājis. Man tā kā visu laiku, jā, Mārtiņ. Nē, viss labi, es vienkārši skaņu bloķēju, man mašīna te brauc garām. Ok, magneto. Man vienkārši visu laiku kaut kas ir jādara, kaut kur jābūt, un tāpēc tā kā absolūti neko neatceros arī. Māma viesojās nedēļu līdz pasākumam, nedēļu pēc pasākuma, vēl tur mums bija ar ģimeni laiks. Viņi ļoti eventful pavadīja tos 2 nedēļas, visur paspēja būt. Es viņai teicu, tā kā priekš kam tev jābrauc uz Ventspili, jātērē laiks, ja tu vari Rīgā visu kaut ko redzēt. Uz Krustpilu aizbraukt. Jā, nu jo tajā mums vēl ok būtu ko darīt Ventspilī, ko viņai tur darīt? Nu tādā ziņā, nu labi, tur apmeklēt radinieks, tas ir viss. Viņa viss strādā pa dienu. Nu, tieši tā. Nu jā, tad es, protams, turpinu. Es biju gan pārtraukusi mazliet savu ceļu uz autovadītāju apliecību, nu tā kā oficiālā ziņā. Es līdz pasākumam, tad bišķi pēc pasākuma vienkārši pirmkārt finansiāli, es tā kā nevarēju to pavilkt, jo man bija arī tas 500 eiro rēķins pie šarlatāna pirms tam, tāpēc man nācās tā kā prioritizēt budžetu. Bet tagad es esmu kaut kādas pāris nedēļas atpakaļ, un šodien man arī bija braukšana no rīta. Nu, es nezinu, viņas komentārs bija tāds, ka braukt tu māki, tu brauc kā dzīvē, bet eksāmeni tā nenolīgs. Nu, un tad tur vēl visāds niansītas. Tur, nu, iepriekšējās manas sūdzības jau par stūras raustīšanu. Viņi man saka, es nesaprotu, kāpēc tu šitā te rausti stūri. Bļet, tāpēc, ka man ir bail. Man ir bail no tavām rokām. Un tad tur pedāļu mīdīšana tam līdzi. Nu, karač, turpinās šī epopeja, bet pēdējās 2 vakars es apguvu pirmo palīdzību. Tas bija reizes gadā, man liekas, stāsts par to, ka es eju pirmajā palīdzībā atkal. Bet tad es to darīju. No sākuma bija teorija online, tas bija nice, tā kā ērti. Bet besīgi, ka jāsēž no 5 vakarā līdz 9:30. Un tad vakar bija praktiskā daļa, tur jau es, protams, biju teicamniece, biju pasniedzējuma kā asistente. Un tā jūs jau skaidri varēja redzēt, ka es zinu, ko darīt. Es zinu, es varu izglābt, ne tikai noguldīt ar āķi. Tu zini, kā strādā, kad policists regulē krustojumi, jā, tur viss. Plecs pa labi, plecs pa kreisi, roka taisni. Jā. Nu tā nav pirmā palīdzība, bet... Es domāju, tā ir vispār teorijā kā tādā. Nē, teorijā, nu to es tā. Tur es tā uz jūšku. Es skatos tajā cilvēciņā, es vienu brīdi biju iemācījusies, tagad es vienkārši, kā būtu loģiskāk. Kaut kāds tos punktus tu atceries, tā, labi, nebrauks mugurā iekšā. Tā kā tas ir izdarīts vismaz, tad ir atlicis tikai nokārtot skolas teoriju, CSDD teoriju, un tad jau līdz mūža galam mācīšos to fucking braukšanu, jo, nu, kā man pasniedzēja saka, visas slikti un dirsā. Tu pusgadu pēc tam, kad nokārtos tiesības, jau rakstījis pirmās WhatsApp ziņas, nevis balss ziņas. Jau drukās pusgada. Man bija sācies niķis ar vienu roku stūrē. Es tikai atpūtos. Galvas, ka niķis. Un es saku, nu, tad pēc laika tu tajā otrā rokā iegulsies telefonu. Vēl kā banos desu, ķipu. Laika jautājums. Tad, protams, turpinās boks treniņi. Pēdējais treniņš man ļoti patika. Man bija tāda sajūta, ka es jau cīnos. Mēs arī noskatījāmies visas Rocky filmas. Un Krīda filmas arī. Jā, visu cieņu. Man Rockijas māks viena no mīļākajām filmu franšīzēm. Honestly, ļoti. Man ļoti patika Rockijas, jo tur nebija tik ļoti, nu, tā kā bija, protams, par to visu boksu. Es, piemēram, iemācījos pieliekties no šīs filmas beidzot. Tie mācījās, ka nenormāli daudz dabūt pa seju un uzvarēt beigās. Jā. Bet, nu, tā kā man patika, ka tas tēls ir tāds sirsnīgs. Nu, tā kā sirsnīgais pamuļķis, un tas bija atsveidzinoši.
Tā kā, jā. Un tad vēl pagājušajā nedēļā es biju 2 reizes skriet. Kas tas par joku? Jā, vai ne? Sāksies tā 30-gadnieku lieta, ka sāk skriet. Redzēs, kāds turpināsies. Šonadēļ atkal nav sanācis skriet, jo ir vēl viens notikums, kuram man bija daudz jādara, viss kaut kas un tam līdzīgi, bet jā, cerēsim, ka sanāks turpināt. Jo man riebjas skriet, man trūkst gaisa, tā kā pie jebkuras fiziskas aktivitātes man vienkārši trūkst gaisa, sāp plaušas, varbūt varētu nepīpēt, bet, Domāju, ir kāds paradums, kas ir iespaidojuši? Jā, es saku, bet tas ir mīkstajiem atmest ir priekš pusījiem. Kādas atrunas, tas taču nav dēļ. Tieši tā, vajag iet cauri. Bet tas, ko es uzskatīju, ka ir tā kā lēna paskriešana, īstenībā bija tīri normāls pējas, priekš. Man likās, ka es vispār tur vilkšos, nezinu kā, bet varēju noturēt līdz, tagad īsti skrējieniņu un tā, bet ir bišķi nice pēc tam. Jā, pēc otrā skrējiena gan es jūtu, ka man nāk ģībons. Tas nebija nice. Man bija, es laiku skrienu gar jūru, un es izdomāju vienu dienu, bija, man liekas, silta diena, bet jūrā bija tā kā nenormāla vētra. Un es aizskrēju uz vienu pusi līdz Molu galam ir 2,5 kilometri, tad es skrienu atpakaļ, un tā, ka reāli smilts citās gar kājām un sāp. Un tad kaut kādā 3 vai 3,5 kilometru robežās vienkārši saprotu, kad man tur tas Nils Ušakovs nāk virsū, kad vienkārši tiešām sirds pa mutu krīt ārā, vienkārši fiziski nevar neko, jo tas vējš bija tik šausmīgi spēcīgs. Un jā, es apstājos un gāju vienkārši kājām līdz mašīnai atpakaļ. Tev Strava reģistrēja tajā brīdī vairāk punktus par tā kā pretestību kaut kādu? Tas droši vien kaut kāds, viņam tur ir kaut kāda īpatnē, bet tas ir labi. Es nezinu, man liekas, līdz piečukam uzkapājies un tad vienkārši vai tur tajā pašā līmenī, vai man ir tas adrenalīns, ka visu laiku likt uz augšu, visu laiku vai ātrāk noskriet vai pielikt uz 500 metrus klāt. Man vienkārši šobrīd liekas, ja dzīvībai bīstam bišķi. Tā kā vairāk par 3,7. Varbūt vajag pamēģināt pārvarēt, jo es saku, citreiz ir tā, ka, toreiz to Ušakovu es nevarēju pārvarēt, bet, piemēram, šodien arī bija tā, ka skrien kaut kādā brīdī kaut kas ļoti slikti, liekas, ka, krūtis ir saspiestas un tu nevar vairāk, bet paskrien kaut kādu puskilometru un pēc tam jau atkal var viss labi paliek. Nē, pludmalē jau tie glābēji, tie jau atdzīvināšanas pasākums. Tas sevi. Tādā ziņā. Vai tie nūdisti? Jā. Man liekas, ka bija pīms jābāz mutē. kā tā elpināšana bija? Tad, kas vēl? Un tad lielākais notikums, ka es... Šodien bija mana formāla pēdējā darba diena. Esmu atbrīvota no darba pienākumiem via SMS grupu. Un ir laiks viņus nodirst. Nē, pagaidām vēl nē. Tev jau ir jaunais darbiņš? Interesants. Vai tu marinēsi tomātus un ābolus tirgos pagaidām rudens sezonā? Var sanākt, ka es marinēšu ābolus. Jo man vienkārši vēl nav dot ziņu. Es jau tādu, es vienkārši gaidu. Bet es keeping my options open, zin kā. Man ir tāda mazliet steigas sajūta, bet man tā kā pāris gadījumi bija tādi, kur ķipa, jā, ir, un tad tev iekakā sirdī, un tas bija tā. Tev ir 9 mēneši tagad Latvijā nostrādāts bezdarbnieki vai nav? Jā, ir. Okay, es gadu nostrādāju. Kaut ko veiksmīgi bezdarbniekos paņemt kādus kursiņus. Ot, es arī domāju. Žēl, ka nedod vairs tas kategoriju lielo kategoriju tiesībā. Zini, cik būtu krūti, ja būtu tramvaju šoferis. Ej, tu divi. Jā. Bet Tad pašnāvnieks braukt nost. Tā lieta, mašīna tikai bišķi dzen ārā, grib no stāvvietas izlīst. Anijai pohuļ dos visu. Tieši tā. Man ir agresīva braucēja pazīmes. Un tramvajs tikai taisni braukt. Jā, tu būtu tā kā kontrolēti agresīva. Tu nekad baigi traki nevar izdarīt. Tā kā jāpaskatās, vai tramvaju var mācīties, ja tev nav B kategorija. Jā. Tas būtu ritīgi krūti īstenībā. Par šito jāpadomā. Kāpēc to tramvaju nevar vadīt attālināti tā reāli? Tas tāpēc, ka lec cilvēki ārā uz ielas. Nē, bet tu jau ir kameras, uzliek 360 kameru, ka tev ir visions. Bet kāpēc tev tas jādara attālināti? Es nezinu, man liekas, ka tur vajag un arī kaut kāds, viņam, man liekas, nonāk nos tie vadi ik pa laikam, un tad tev jākāp ārā un likt nopietni, es esmu redzējis, tad tu ej viņas karina atpakaļ. Taču dakšu vienkārši sāk bakti. Jā, augstspriegumi. Kurā gadsimtā viņi dzīvo? Vai ne? Kurā gadsimtā tie tramvai taisīti vecie ir? Jā. Nē, tas bija laikam, bet jā, par to man darbs, tas laikam bija vienīgais, kas viņus uztrauc, vai es podkāstā nodarsīšu. Kamēr atmiņā tuvu būs nosaukums uzņēmumu, tikmēr es klusēšu.
Just kidding. It's just a joke. Yeah, we're just playing around here. Nu, tālūk, laikam, tāds nekas īpašs nav noticis vairāk. Protams, jā, pasākums. Lielas pasākums. Man tā kā, es nezinu, man vienkārši ir tā kā tas imposter syndrome, tur Max un tam līdzīgi. Protams, liels paldies visiem, kas atnāca, bet es tāpat jūtos, ka es nekad negribu vairs podkāstot. Man kaut tieši otrādi ļoti patika. Man likās, ka šī ir jēga kaut ko darīt vispār. Bet tavā galvā nedzīvo tā balss, kas ar mani runā katru dienu. Es arī gribēju pateikt paldies visiem, kas atnāca. Ir tīpaši par visādām, tā kā man bija kaut kādas pāris dāvaniņas, man uzdāvināja tādu to rociņu gaismiņu, tādu LED gaismu, ko mašīnā ielikt, bet viņi ir ritīgi forši, tā kā vienreiz viņu var izmantot, tāpēc, ka viņam konstanti lādējās pults baterija ārā, un tad viņam vēl tas uzlīmes neturējās pietiekami labi uz stīkla. Bet vienreiz kāds cilvēks pasmējās aiz manis, ka es rādīju rociņu, tā kā māju šitā. Mums bija meet and greet ar Dairi. Jā, visiem trīs, visu cieņu. Viņš atrada man liekas, pašās beigās, un bišķi parunājām, un tiešām. Tas bija crazy, tā kā satikt beidzot Dairi. Man likās, ka es satieku kādu slavenību apmēram tur. Vēl arī bija tie wholesome momenti, kad cilvēki, kas brauc garus gabalus, kas no Ventspils brauc uz Rīgu speciāli, tas arī, liekas, jo tas ir čakarīgi vasarā, un tur ņemt brīvu dienu un braukt un tā, bet es domāju, ka vispār tāds labs vasaras vakars bija, un tāpēc cilvēki izbaudīja. Kas nebija wholesome, bija, ka kāds centās nopizīt manu jogas paklājiņu. Man ir skolioze, skropļi, man vajag to paklājiņu. Es viņu dabūju atpakaļ gan. Zini, ka skoliozei palīdz automašīnā tie koku rullīši krēsliņi, tie krēslā tie rullīši beņķi un pārvalks, tas palīdz. Vai arī autovārī, kur no apakšas paralizēts, tas palīdz arī. Bet pēc tam nevar iespēja tikt Saeimā. Nofotografēties? Kulbergs vai kā viņam bija tas, kā viņam bija. Vai viņam bija skolējās, viņam laust kāja bija? Nē, viņš mašīnu nokrašoja autosportu. Ok. Es gribēju paprasīt, mēs par šo mūsu pasākumu beidzam, ja? Jā. Jums bija kaut kāds vasaras noslēguma pasākums tāds, nezinu, tur bija kaut kas tāds, Anni ir padalījies, ko darīja vasaras noslēgumā? Tā, mums bija pasākums. Mēs bijām pagājuši nedēļu laikam. No augusta beigām līdz septembra pirmajai dienai. Mēs bijām Dolas salā pie to māsas. Viņi bija izbraukuši, mēs pieskatījām sunīti. Un tad mums ar draugiem bija tāda neliela pasēdēšana. Tur mēs pacepām, pagrillējām. Mēs ar to bijām paņēmuši kasti ar salitos. Tā kā vairāk kā 3 nedzeriet viņus. Viņš tā kā desperādos. Tikai Lidl? Nē, Maksimā mēs pirkām. Tāds, tekilo cēlus, nenormāli indīgs vienkārši. Bija švaki. Un tad mēs patusējām. Mārtiņ, tev? Man laikam skaitās, tad mēs bijām pie ģimenes draugiem pilsētas pievārtē. Diezgan wholesome pasākums. Vakar saulītē bērni visi zālē plosās, ņemās savā nodabā. Pieaugušie var parunāties, izzirgoties. Okay. Es ļoti pretēji jums abiem gribēju pateikt, ka mums bija Ventspilī kaut kas reivam līdzīgs, kad bija zaļajā namiņā. Vasarā bija uztaisīts, atved milzīgas tumbas, tā kā tumbu skapi, un tad līdz 3 naktī skanēja kaut kāda mūzika, kas man ļoti nepatika, un viņa bija ļoti skaļa, bet tur cilvēki beigās salasījās un jocīgi dejoja, bet es izbaudīju to vakaru, tā kā vērotājs. Sindroms. Jā, tur bija policija atbraukusi un sūdzējās viss, ka viņam palodas un loga dreb, un jā, tur fóruma pilni bija un tā, bet pasākums bija labs, tiešām tāds mazs vasaras noslēguma festivāls zaļajā namiņā, un ņemot vērā, ka mēs visu vasaru viņam kopā pavadīt, man liekas, tas bija ļoti labs beigas, man liekas. Man bija no 4. līdz sestdienai, citiem bija no 5. līdz svētdienai, kad viņi tur vēl sēdēja visu un troļļojās tālāk. Bet tie DJ bija, man liekas, no Liepājas, tur underground kultūra vai kas, un tad viņi teica, ka vispār jocīgi, kad kāds pilsētas centrā atļauj kaut ko tādu. Kāpēc tā ir, un tāpēc viņi ritīgi izbaudīja to setu arī. Okay, nice. Urbāns ir mūsu tagad rezidenti jaunietis. Nē, bet tur bija daudz, tur reāli tā cilvēki, kas bija, tur tiešām bija viss, man liekas, bija veci. Tur reāli, jā. Urbāni 10-20 gadus vecāki cilvēki tur ir, kas tur visi rīko. Man liekas, Ratkurš bija tie 2 vasaras darbinieki bija jaunākie, tur tie vienīgie. Pārējie visi bija principā mans vai vecāki cilvēki. Okay. Ventspils atdzīvojās. Jā, protams, tur kaimiņiem nāca pa nakti un pīpēm ļāva uz mums visiem.
Tas vismaz uzpīpēt dabūja, iziet ārā. Nu, jā. Labi, ok. Jūs kaut ko varbūt esat pamanījuši, kas noticis Latvijā, Eiropā, pasaulē? Tā, stop, es varu vaļā savu notes aplikāciju. Savu melno grāmatiņu. Nu, par Air Baltica laikam es nepietiekam daudz saprotu, lai par to runāt. Man ir kaut par Air Baltica arī. jā. Briškans vienkārši tāds neveiksminieks. Putnu migrāciju pierādīja tikai 1822. gadā. Līdz tam cilvēki, lielais vairums, domāja, ka putni guļ kaut kur zem ūdens. Nevis dodās migrēt, vai arī viņi pārvēršas par pelēm. Tajā laikā vēl dedzināja kaut kādas raganas vai kaut kādas spāļu bombu. Kamon, Francijā pēdējā giļotīna bija Star Wars filmas laikā. Jā, pareizi. Man liekas, loģiski būtu, viņi varētu tā kā zivs aizlidot, lai nomirtu. Tas liekas, ka varētu būt tā viņi domāja, bet kāpēc? Kāds pat? Ko? Paga. Man tikko tu pieminēji zivis. Kā zivis nomirst? Viņas aizpeld un sapūst. Bet, parasti vienkārši viss, ko tu dzirdi, ir tā kā, ka zivis tā kā noindē kaut kādas indīgas lietas ūdenī, vai viņas izķer un tam līdzīgi. Es nekad neesmu dzirdējis par pilnu zivis dzīves ciklu. Cits viņas, man kaut laši pūst pat dzīvojot. Viņu uz beigām, kad iet, viņi tur iznāks to. Viņi ir pronu uz slimībām, vājām, kaut kādām infekcijām un shit. Un pa lielam viņš jau nepaspēja pat sapūt. Viņu apēda kāds stiprāks plēsējs vai putns vai ronis vai kaut, atkarībā, ka viņš atrodas kādā ūdenstilpē. Tieši tā viņas arī nomirst. Jauns hobijs vecumdienām unlocked ihtioloģija. Jā. Ok, labi. Tev pašam komentārs par tiem putniem? Nē, man liekas ļoti amizanti, ka tie cilvēki bija tik tādi skatus dzīvi. Kā neaptēst? Mēs jau domājam, ka komētas kaut kur riņķo kaut kādu iemeslu, mūsu iemeslu dēļ. Iespējams, viss ir savādāk. Viņam būs amizanti pēc 1000 gadiem. Kurā portālā šitādas ziņas arī izlasīt? Redditā. Reddit.news. Ok, labi. Man ir priekšmuzikālā stūrīšas segments. Ļoti labi. Es uzskrēju virsū athodiem brīnumzemē, un man ļoti patīk. Tiešām ļoti patīk. Tas ir tas, ko es sagaidu no mūzikas latviešu valodā. Es esmu dzirdējis labas atsauksmes. Jā, man ir kaut kādas dziesmas, kas patikušas. Viņiem ir dziesmas, kas man patika, ir Klondaikas kuņa, Pisīs, kamēr dzisīs, un Vientuļnieks. Tas ir par LV kokteilīti. Jā. Un tur ir ļoti daudz, tiešām ļoti daudzas labas dziesmas, kas man patīk. Tas tavs jaunais Mauksēns. Jā. Nē, šis drīzāk ir tā kā jaunā Novakoma man, kas tā kā drīzāk tam būtu līdzīgs. Tam tā kā tuvāk drīzāk nekā hip-hops. Interesanti. Okay. Bet Mauksēns, ar citu, viņi dodas tā kā hiatusā vai nē? Vai kas notiek? Jo es kaut ko redzēju, pēdējais koncerts, tam līdzīgi. Vai tā ir kaut kāds mārketinga triks? Tur būtu pēdējais koncerts Rīgā stāviet jumtos, kaut kas tāds. Tu kā megafans nezini? Nē, nav tev atnākusi newsletterā informācija. Es pat nebiju arī viņiem uz Ventspilī uz koncertu. Viņš bija nākošā dienā pēc mūsu pasākuma. Tad... Es biju pārsteigts par, kā sauca to čāli, kas dzied... Tu izkrīt ārā vārds no galvas. Viņš bija, man liekas, pilsētsvētkos uzstājās Fiņķis, ka viņš ir nice dzīvējā. Ļoti, ļoti labs, tiešām pārsteidzoši. Bija arī interesanti, man liekas, bija tas pasākums. Es biju, man liekas, kaut kādos tur 10 ieklīdis. Un pateica, ka viņš ir limbažos šobrīd. Un viņš tagad brauc no Limbažiem uz Ventspils kapāt. Un tad viņš kādiem 3:30 bija un tad nospēlēja savu sēdi. Oh, wow! Man of his words. Jā, bet atbrauca un tiešām bija enerģija un bija labi. Un tā kā es tagad saprotu, kāpēc cilvēki tiešām braukā uz viņu koncertiem, ir labs iesaku. Kas jums headlinoja pilsētas svētkus, by the way? Busuls. Kāds? Viņš ir residing headliners mums ir. Viņš tā kā jums ir Vegasā, tā kā viņš kaut kādu pusgadu nolauza mūziķinē, un tad, laikam, tāpēc viņš mums skaitās. Pat 3-4 gadiem, jā. Jūs viņam esat parādā, tā kā vairāk kā mums. Nē, viņš vienmēr uzslavē Ventspilu. Viņš arī viņa bundzinieks ir Ventspilnieks. Tā kā mūzikas skolas čomiņš. Ok, labi. Man mūzikas turītī, ko pieminēt, mums ar čomiem čatā sākās tāda jaunrade, kur ar AI palīdzību tika radītas dažādas interesantas dziesmas, lielākoties par fast food iestādēm Latvijā. Es jums pēc ieraksta aizsūtīšu, varbūt vienu varēs atskaņot.
atskaņot podkāstā. Jā, jo viņas tiešām tā kā es esmu vienkārši šokā par šo cilvēku radošumu. Tas, un tas, ka tā kā tas AI pat spēja nolasīt lielākoties visu, un tad tiešām rēcīgi. Mēs arī tajā atvadas vasarai pasākumā himnus taisījāt sev. Mēs atskaņojām, pretty much non-stop vienkārši. Un jau no galas visus vārdus zinu. Iesaku ar to parotaļāties. Labi, Mārtiņ, kas tev vēl kaut kas pierakstīts varbūt? Ko tur turi zem pūra. Man ir viens stāsts. Tev ir, Mārtiņ? Vai man ir viens stāsts, var izstāstīt? Stāsts. Jūs jau varbūt zinat, varbūt arī kāds klausītājs zina, kad vasarā bija manu vienu tvītu uzķēra viens dzeltenais žurnāls par hotdogu stāstu. Un vasaras arī beigās es biju tiesāt vienas sacensības Ventspilī. Tad mans hobijs apmēram. Es tur daru savas lietas, kaut ko, un es staigāju no tur bāzes līdz celiņam un tā. Un es eju garām, un viena sieviete paskatās uz mani, un kādu uztaisīšu tādu ēdīšu, ja? Viņa tā, es saku, kā lūdzu, un viņa lohs. Tā kā, tā bija viņa, un es tiešām ceru, ka tur viss ir kārtībā, ka, nezinu, respektīvi viņi zināja, kas es tāds esmu un kā tās ziņas izplatījās, un es ceru, ka viss viņai kārtībā darbiņiem, bet jebkurā gadījumā, man liekas, tā viņai bija ļoti laba atrieba. Jā, es domāju, ļoti laba atrieba bija, jo man tajā pasākumā bija kāds 3 stundas jābūt, un visu laiku viņa arī tur bija, un es ļoti nērti jutos visu laiku. Nice. Bet es nesaprotu, kāpēc tev jājūtas nērti? Viņa uzvedās neadekvāti. Nē, bet tas jau arī bija tāds ļoti out of context. Tur bija, kā tā sajūta bija apmēram tāda, es gaidīju savu to hotdogu, un viņiem bija daudz darbs, un viņi tā kā pateica to, un tā būtu apmēram tāda sajūta, ka, piemēram, tu esi bārā 5 no rīta, un tad tu kaut ko paprasti bārmenei, kaut ko stulbu, un tad viņi arī tev apmēram atcērt kaut ko atpakaļ, apmēram tāds. Vai, protams, to varbūt nevajag darīt nekādā gadījumā, bet to pat tādām lietām arī nevajag rakstīt rakstus. Turēt građus un jā. Bet es domāju, ka viņi noteikti neko tā kā ar darbu neizdarīja, tā kā viņi jau nevar, tur jau vairāk cilvēki tajā maiņā droši vien strādā, ne tai dienā. Zini, kā iespējams par viņu bija jau sakrājusies kaut es domāju, tas gan. Triggers bija tas. To es arī pieļauju, ka varbūt, ja tā nav varbūt ne pirmā, ne pēdējā reize un kā, bet kā mums interesanti, ka es nekur nepieminēju, ka tā ir tā degvielas uzpildes stacija nevienā vietā. Tā pat degvielas uzpildes stacija ar mani 2 reizes mēģināja sazināties, vienreiz uzrakstīja tā kā atvainošanos un teica, ka droši atrakst mums kaut ko, bet es neatbildēju, un pēc kāda laika viņi uzrakst, ja tie bijām mēs, tad uzrakstiet mums, tā kā viņi pareizi, un es arī neko neatbildēju, un tad tas viss vienkārši aizgāja out of control, un es nezinu, kā viņi izprat, ka tas es vai nē, es nezinu. Tu būtu dabūjis degvielu gadam. Vajadzēja atbildēt. Nē, man joprojām neatmierina. Es atradu notātu ierakstu. Pārdod nieri internetā par 2800 eiro. Cilvēki Mjanmā ir gana izmisuši, lai spērtu šo soli. Jā, es arī lasīšu to. Baigi maz liekas. Kapitālisms. Tu bez viņas vari dzīvot. Un cilvēki vispār ir disposable. Tā kā, es nezinu. Cik ir tas cipars par cik būtu? Latvijā? Ne vispār, lai tas nebūtu izmisuma solis. Cik tad būtu tas godīgs cipars, ka tas vairs nav izmisuma solis, bet pārdomāts biznesa lēmums? Nieri ir tā, ka tev vajag pēc tam būt pie aparāta tik pa 2 nedēļām un tur... Viņi attaug, man liekas, tā ir tā. Nē? Nē. Nieres ir 2, man liekas. Tur bez viens var dzīvot, nebuhājot. Jā. Okay. Pieskatot savu diētu, droši vien. Protams, neesmu ārsts atkal. Tā būs kupētā niere. Tur jābūt kādai life-changing naudai, tādai, kas tev nodrošina māju un vēl kaut kāds ienākums. Es nezinu, pat vai ir tāds orgāns, kas ir tik daudz vērts. Cilvēki tik daudz ir, tīpaši Mjanmā. Tā ir vienkārši tirgus cena tāda. Vai ne? Tas reāli tirgus ir noregulējis cenu, par cik cilvēki ir gatavi atdot to savu nieri? Gan jau, ka tā kā kaut kādā Norvēģijā viņa ir dārgāka. Vai Lihtenšteinā, piemēram, 3 reizes dārgāk. Ja tu vēlies, teiksim, blondu cilvēku nieri, tu nevarēsi viņu Mjanmā visdrīzāk dabūt. Ja es maksāju, es gribētu izvēlēties. Jā, es gribētu izvēlēties, kādu cilvēku nieri es gribu. Jā, tas ir. Šitā tēma jau ir, man liekas, kādā hausā vairākas reizes apsprieda par to, ka, ja tu brauc pirktos melnā tirgus orgānus, tad tev arī tur uz vietas droši vien operē, un tad visticamāk tu arī tajā antibakteriālā, ka nezinu, kaut kādā tūkstneša palātā arī numirst tur visticamāk. Tā kā tā cena tur ir lēta, un tas ir desperate, bet, Norvēģijā tai nierē būtu jāmaksā ļoti dārgi. Par operācijām runājot, man kaut kāds uznācis ir jauns hobijs. Es ik pa laikam pastos Elīnas Diriksons
Hiltonas stāstījis, bet tā kā es viņai nesakoju, reizēm man sanāk kaut ko tā kā izlaist, tāpēc, ka viņi citreiz slēdz to profilu cieti, tur notiek kaut kas kontroversālāks laikam tajā profilā. Un viņi bija tikko uz Turciju bijusi, un, zin kā viņa ārstu dabūja, bļa, Instagramā. Vienkārši nevienu reizi viņa nebija pirms tam uz vizīti. Labi, tur izskatījās, viss tā kā legit, bet viņa, laikam, 3. reizi pupas taisīja, cik es sapratu. Bet, cik viņai tagad viņi ir? Vajadzēja būt tā kā 6. Tagad mēs esam vieglā matemātika. Pa 2 liek, jā? Pa 2 liek katru reizi. Nē, ar katru nākamo vēl vienu. 8. Kā viņai tās vējas tur izspiešās droši vien? Nē, es nezinu, man liekas, viņi vienkārši maina tos izmērus vai ko tam līdzīgi, bet es nezinu, tur, bet pēc 3 operācijām tur nevajadzētu nekam labam būt. Bet, jā, man liekas ļoti interesanti, ka ķipa vienkārši viņi nebija pirms tam bijuši check-upu. Pirmās viņi laikam taisīja Latvijā, otrās Lietuvā un tad tagad Turcijā, jā, aizbrauc. Mammīt arī bija līdz paņēma, tai zobas ielikt pilnīgi jaunu redeli. Tā kā tāds cirks, es visu. Es saku. Jā, es nezinu. Ļoti interesanti ielūkoties tajā citā pasaulē, laikam. Jo es, tiešām Twitterī arī vairs tā neskatos neko. Tur pārāk daudz tā kā vai polīso tā kā to saturu, visi tie self-righteous cilvēki, kas neļauj tur nodirst Didriksonu visu dienu, vai arī tā kā giga politiski un tā kā visu laiku pa mauku sauc, lai ko tu rakstīji, tāpēc es izdevu, es teicu. Kāpēc par mauku viņai ir vīrs un bērns, vai ne? Nē, viņu tieši, bet, ne viņu, bet, piemēram, mani, tāpēc es nerakstu tvītus, jo, ķipa, lai ko tu ierakstīji, tev teikt, tā kā, bļē, ko tu vispār saproti, jobanā kuņa. Tev pat nav loceklis. Kāpēc tu izsakies? Jā, exactly. Un tad vienkārši tādēļ es vienkārši pārgāju uz Instagram. Tur rīli tik labi, softly regulated. Ik pa laikam redzēt kaut ko slightly nepieņemamu. un tā. Tagad tur es arī ieskatījos tādas vēl ziņas no manas par operācijām. Es vēlējos apsveikt mūsu biedrus no PPK ar ugunīgo finišu Latvijas kausā. Jā, apsveicam. Liels notikums, liels lietas Latvijas futbolā. Latvijas futbolā tiešām liels lietas ir. Nē, jūs nesapratāt. Es nerunāju par to RFS, es runāju par to, ka viņi Latvijas kausa spēlēja nosvilināja futbolu. Jā, izpis ārā no laukuma. Jā, ak Dievs, tāda drāma. Tāda lieta bija, tas bija skaisti. Komunā. Bet jā, lielais futbols, tas ir... Pagaid, gribu pabeigt domu. Ļoti amizanti, ka viņi pirms tam visu laiku iestājās par pirotehnikas izmantošanu. Jā, okay. Tāpēc tas ir ļoti amizanti. Tas ir ironiski pišķīteņi. Es domāju, ka viņi turpinās iestāties par atbildīgu pirotehnikas izmantošanu. Bet es tā kā... labi, tas laikam ir kaut kāds... Breškam, labi ir. Breškam, bet viss cēņ tev, ka tu seko līdz kaut kādai 14. Latvijas līgai. Jā, tiešām. Man tam tiešām nav laiks. Man ir daudz laiks visādām citām lietām, bet šitai lietai man nav laika. Apsveicam Latvijas hokeja izlasi ar medaļu olimpiskajās spēlēs. Es skatījos. Visas spēles pat īstenībā. Tajā laikā gāja kaut kas svarīgāks, Sanī. Paralimpiskās spēles? Nē. Hokeja vietā es skatījos kaut ko... Formulu, jā, pareizi. Dievs, okay. Mašīnas, Mārtiņš. Tas ir ārpus mana pay bracket. Es neskatos. Mēs skatāmies Marble Balls YouTube sacensības. Jā. Es skatos, ka tās pudeles virpina lejā, un tā izdaudzās. Gaida, ka šķīst, vai ne? Bet bija episki. Itālis uzvarēja Monsā. Tas bija, tie viņam ir arī droši vien brīvdienu iedeva un droši vien pēc tam. Tā kā bija ļoti laba nedēļas nogali Itālijā. Mamma mia. Vispār varētu Itālijā aizbraukt. Ok, labi. Es domāju, ka pietiks mums te censties stiept šo epizodu. Mēs esam īstenībā ļoti daudz ko pastāstījuši jums. Vēl viena lieta, ko es gribēju pajautāt, jums ir heitanāzija, vai ir kaut kas radies, ko jūs ienīstat? Es paskaidrošu klausītājiem, atgādināšu, ka heitanāzija ir tāds segments, ko mēs atkārtojam katru reizi, kad mēs tiekamies, kur mēs pastāstam vienu lietu, kuru mūs ir nokaitinājuši šajā laika posmā. To mēs tā kā izstāstam un palaižam to vaļā, tā kā terapija mazā. Tālūk, kādam ir kaut kas naidīgs, ko teikt? Man ir pusotras heitanāzijas šonadēļ. Ideāli. Lielais heitanāzijas man ir par ķiršu tomātiem. Fucking beidziet viņas lietot. Tas ir ļoti, ļoti lazy. Tas ir tik lazy, cik var būt. Viņi nav nec garšīgi, nec izskatās labi. Pārstājiet. Bet tev ķiršu tomātu gadījumā
necep tajā sieva, kā viņi sauc, tajā turku maisē? Nē, tajā fokačā tur es viņus saprotu. Es domāju, visur citur. Kāpēc tā kā kādreiz nevar skaisti nogriezt šķēli, kas aizņem laiku, ja tu tam darbiniekam maksā, lai viņš man sagriež to šķēli ar tomātiem? Nu, viss lazy, bet skaisti. Iestādēs, jā. Ir jau baigi izdzīvus pusēm pāršķelt to tomātu tipis iekšā. Nē. Ir, kur liek vesels arī, tu neuztraucies. Man nepatīk. Izbaudījām sākumā, ka viņi pie mums atnāca pietiek. Atgriežamies pie vecā labā tomāta. Ok, labi. Un man nepatīk jaunais personas kodu formāts. Man pirmo reizi dzīvē šis tā kā iztraucēja, radīja neērtības. Es negribu izplūst tur dārziņā. Dārziņā, labi. Tā būtu bijusi situācija, kur paskatoties personas kodu sarakstā, būtu uzreiz pilnīgi skaidrs. Tagad tāda opcija nav. Visiem ir ņigu, nav loģika. Sarežģījums dzīves, tajā pretīgi tiešām. Ok, labi, paldies tev, Mārtiņ. Otra Mārtiņa. Man ir mazā, kas radās šonakt. Turpinās kaķu sāga. Es ļoti aicinu visus cilvēkus, kuri grib, viņi var atbraukt un savākt un notvert viņu, jo drīz tas labi nebeigsies. Es kaut kādos 2 gāju gulēt, man 6 jāceļās, un es izlaižu savus kaķus ārā, paiet kāds 5 minūtes un sākās atkal jandāliņš sētām. Izskrien ārā, skatos, pelēk ast kaut kur aizskrien projām. Ok, Dievs ir viņa, es eju gulēt, un es pamostos, un es dzirdu, kā kaut kas gaudo. Un sēž pie manas mašīnas 2 kaķi un bļauj viens uz otru visu nakti. Es aizēju, aizdenu viņus projām, atkal eju gulēt, atkal pamožās, atkal viņi ārdās tur ārā, un viņš te taisa bardaku un neļauj man gulēt. Es vēl šonakt biju kaut kāds, 2 stundas maši pagulējis pirms darba. Bet tam pelēkiem kaķiem ir saimnieks kaut kāds? Ja tu viņa mamma, es runāju, varbūt parunāt to mammu, lai parunāt. Kā es varu zināt, es iešu tagad pa kaimiņu sētām, prasīju, šis jūsu kaķis ir? Jā. Vai arī nošauj, tā viņi pat nāks prasīt. Apmēram, jā. Es laikam viens plāns man ir, es paņemšu to makšķernieku maisu. Tā kā Mārtiņš teica, mēģināšu viņu noķert, viņš citreiz kaut kāds palodus tur aizmiega, un tad viņš viņam pilnīgi pofīgi, tu ej viņam klāt, un viņš tikai tad pašās beigās sāk šņākt uz tevi, un es uzlikšu viņam virsū, ielikšu būri un aizvešu 9 stāvinēm, izlaidīšu viņu ārā. Stay klasī, lai krievi dīlo. Ļoti labi. Un mūsu omas. Jā, man pats ir pilns. Devinētie kaķi ir pārbaroti pie katras kāpiņu telpas. Tur kilograms ar barības salso mitru. Jā. Ļoti labi. Nē, traki. Dabi, es ceru, ka tam nabaga traumētiem kaķītam viss kārtībā. Viņam bail iet ārā. Viņš neiet vairs? Jā, viņi ir jāiznes ārā un jānoliek, tad viņš tikai iziet ārā. Bet viņš jau lieto kastīti, nafik tu viņu dzen ārā. Tāpēc, ka smirt māja. Okay. Tad kas te attīri? Jā, tas gan. Okay, man žēl. Visi dzīvnieki ir labi, izņemot tādas neaudzinātas pretīm. Viņš būtu iedomājies multeni, un tad ir multeni pa kaķiem, un ir ļaunais kaķis. Viņš tāds ir izskatās, tā kā nodzīvojis savu dzīvi, un viņš čakarē visiem prātu. Ļoti labi. Okay. Paldies tev. Es ceru, ka šis tiks atrisināts drīz. Varbūt kāds no atbildīgiem dienestiem klausās un var palīdzēt, nezinu. Kaķu tantes? Nē, kaķu savaldīšanas dienests. Kaķu spārns atbrauks. Kaķu spārns. Ok, labi. Mana heitanāzija būs tāda, vienkārši par konceptu laikam. Darba intervijas tik cringe. Vienkārši tik briesmīgi cringe. Tā kā tev jāiet tur un tur jāpārliecina cilvēki par to, ka tu vari darīt lietas. Viņiem jau tev vajag. Jā, exactly. Man ritīgi, tā kā, tīpaši vienas, ko es biju neteikšu, protams, kuras bija tā līdzīgi, bet bija rītīgi, tā kā neveikli. Priekšā sēdēja 4 cilvēki, un 2 no kuriem visu laiku, tā kā, bakstīja datoru. Tad tev jau tā ir grūti runāt. Un tad tāds, tā kā runā, un tev tāds sajūta, ka tev būtu kaut kāds, čigāns, kas cenšas apist visu, ka tev ritīgi Tie 2 cilvēki tavu darbu darīja. Varbūt, jā. Bet tu tā kā sēdi tur un tev uzdod tos jautājumus, tu sāc justies tā kā vairāk un vairāk sūdīt. Es nezinu, tas bija tāda slikta pieredze man vienam. Izgāja ārā, piedod, ka es jūs patraucēju. Jā, apmēram. Man bija tāds, tā jums vajag vai nevajag? Es nezinu, jums vajag kādu, kas tā kā dara labāk par jums, tā kā, kas var aizstāt jūs. Tur, vienkārši bija tāda ritīgi, ir tāda uzņēmuma, kur tev lasa tā kā vienkārši tos klasika, HR jautājumus, bieži vien globāliem uzņēmumiem. Tas ir arī, kad viesnīcās intervējos, tur, kādreiz Marijotā, tur arī tev pretī sēž vienkārši robots, kas lasa.
Nu tā, bet ja nav tāds, vienkārši viņiem jāatzīmē. Tad ķīnietis rēķina algoritmu, vai šis cilvēks ir piemērots. Jā. Bet tu neesi pārāk brīvdomāju ASV vai... Jā, tas bija loki. Tā kā man tā ir tik cringe. Jo tev jau tā kā jāiziet cauri tam motivācijas vēstulē, kas arī ir pazemojoši. Filtrs, jā. jā. Un tev vēl vienam purgatorija riņķim jāiet cauri. Tas tāds interesants. Un tad arī vēl, zini kā, tu vienmēr ej ar uz to interviju, tā kā zinot, ka, 50-50, vai nu tev tā kā atbildēs, jā, vai arī, protams, ka nē. Vispār neatbildēs. Jā, vai arī vispār neatbildēs. Un tu ej prom tiešām tāds sasists, netīrs, speķains runcis. Vienkārši no visām intervijām, lai kā būtu, tu tā kā, šis bija forši, jā, bet varbūt viņi teiks nē, tik un tā. Jā, tā varbūt būs mana heitināzija. Vēl maziņu stāstīju, tikko atcerējos. Es pirms tam stāstīju par veikalu Maksimu, kas ir sliktākais veikals Maksima pasaulē. Uzreiz, protams, Zoltāns. Bet mans piemājas mazā Maksima. Es aizvakar pirms braukšanas apmācības praktiskās bija iegājis iekšā, man vajadzēja hītings un padzerties ko ūdentiņu. Aiz manis, protams, ka nostājas sadzēries krievs, un viņš, protams, ka nedistancēsies no sievietes kundzes. Jā, viņš okupē man personīgo teritoriju, un es tā kā skatos tikai un vienīgi uz kasi, un viņš man šitā tā kā runā caur mani, un tā kā saka, tur, krievs, protams, tā kā, vai jūs bieži šeit nākat, vai te parasti ir ilgi jāgaida, un veids kaut lauka aptauju, un tad es vienkārši kaut ko tur žīglādi, kaut kā tur cenšos atskatīties, bet no vienas puses domāju, deeskalēšu situāciju, un vienkārši kaut kā atbildēšu, otra puse manis, kā arī es atbildēju latviski, otra puse manis man jau savēlkās dūres, es jau izstoju kā Es kangars, tu lāčplēc. Jā. Bet es arī izmērīju, baigi maz vietas, baigi šaurs, sāksies baigā situācija, viņam vēl viens čoms līdz, labāk nē. Un tad beigās viss ir to, ka viņš tik daudz tur vābļo un vēl kaut ko, ka viņš man nopirka puķi, un tas gāju ar to puķu uz braukšanu, un uzdāvināju pasniedzēju 1. septembrī. Genius move. Paldies. Tu ko es staigāšu ar to gladiolu smirtīgu apkārt. Bet, džentlmenisms vēl nav miris. Piedzēries grāvī guļ, bet pasveicina. Tas nebija tāds, tā ir situācija, kur tu negribi saņemt ziedus kā sievieti. Tālūk, tas laikam no heitināzijas visi, ja kādam vēl nav. Jā, vēl tie jautājumi arī ir. Bet ir arī tie jautājumi. Mums ir svarīgāka daļa. Pirms tam ir svarīgāka daļa, kas ir Patreon lietotāji. Mums par šo laiku ir pievienojušies tādi 3. Varbūt jāieliek tas video no pasākuma, lai nāk vairāk. Bet paldies mēs šoreiz sakam Armandam, Kristiānam un Aivai. Paldies jums. Man patīk vārds Aiva. Dzirdēju Aiva? Tas ir labs vārds. Tālūk, un tagad mēs iesim pie klausītāju jautājumiem. Tā ir tāda lieta, ko mēs darām, un tikko bija stroke. Mēs katru reizi, kad satiekamies, mēs pirms tam pajautājam Facebook grupā, kas ir kaut kas tāds, ko jūs gribētu, lai mēs parunājam, kā tikt Facebook grupā un izpildīt šo funkciju. Pavisam vienkārši, zem katras epizodes ir links, kuram uzklikšķinot jūs nonāksiet epizodē, kā arī ievadot Facebook meklētājā vārdu eitanāzija, kaut kas jums tur parādīsies. Tālūk, without a further ado, Dāvis raksta, kā Robim iet, kurš jūs jau vairāk zināsiet. Es jau nav redzējis. Robim ļoti labi iet, viņš koncertē ar vizu vaļā pa Latviju. jā. Lai pasākumu turē viņš ir. Tā, man ir 11% operatīvi šo daļu. Labi. Kompim. Pamēģinām, Tagad tev ir 6, tad sāki man lūdzu. Viņš jau atrubīsies pie 7 jau. Maucam. Jānis raksta, tā kā esat pārvarējuši savas bailes
un pirmais pasākums ir aizvadīts, pieredze ir iegūta, kad būs gaidām eitanāzijas tūri pa visu Latviju. Un to jau Robs dara. Robs mums ir iestrādnītis šobrīd veids, un tad mēs viņu kā tūris menedžeri ņemsim un autobusu šoferi. Mums būs tā kā smagais furgons, respektīvi, tā kā klasiski. Viņš zina, kā podkāstu tūrēs brauc pa Latviju. Jā. Tā arī mēs. Absolūti nepareizs pieņēmums arī par to, ka kādam te ir pārgājuši bailes. Toms raksta, ja būtu valdības apspried par eitanāzijas legalizēšanu Latvijā, cik procentu iespējamība, ka kāds paviršs ierēdnis uzrunāt jūs uz ekspertu viedokli, cik ilgi jūs fake it till you make it? Domāju, ka 0% iespēja. Par kādas vielas legalizēšanu? Par eitanāziju. Sorry, man wishful thinking bija. Eitanāzija šodienas jautājumā. Tur es negribētu būt. Tā ir pēdējā vieta, kur es gribētu būt. Jā. Es par šo iedomājos, ka, manuprāt, līdz ko šo brīvību sniegs eitanāziju, manuprāt, kāds uzmanību meklējošs indivīds to veiks. Ķipā būs liks video YouTube'ā taisīs. Tā kā, jā, viņš to izdarīs ļoti publiski. Tā kā to visu to procesu. Gluzanova vai kas tur ir? Jā, Miko Enziņu, viņi tagad kopā. Dieva, pienācis laiks. Ok, Toms raksta. Nē, Toms tikko jau rakstīja. Ivars raksta, cik daktaru ir 100 gramos doktora desas? 0, jo tur ir doktori. Jā, tie nav doktori. Jā, tie ir PhD visādi. Doktori desa. Akadēmiskie doktori, nevis medicīniskie doktori. Tieši tā. Arī vēl kreklu nost. Jā, vai tur ir lopu doktori arī? Visi doktori ir doktori, ne? Doktora desā. Doktora desā. Jā. Nē, doktora desā, man liekas, no zobārstiem taisa. Ok, Daira jautājums. Daira raksta, uz kuru sānu pusi guļ Lentenis? Vai tad, kad viņš murgo savos sapņos, kā viņš sagriežas, vai to grozīšanos var just? Tas nav Lentenis, tā ir grūtniecība. Liekas, man nav ko piebilst, bet jā, Lenteņa nēstī. Tev ir bijis Lentenis kādreiz urbānā? Nē, es redzēju seriālā. Viņš nebija smuks. Hausā, jā. 4 kilometrus vilkt no dirzas ārā. Ok. Daira otrais jautājums, vai odus nevajadzētu čipot tāpat kā putnus vai aprīkot ar GPS, lai zinām lokācijas? Man liekas, ka mēs pietiekam varam viņus atrast arī bez GPS. Viņi atrod mūs. Iet uz skaņu. Es kaut kur dzirdēju, ka ir kaut kādi putni, kurus nečipē. Viņi ir tik komandi. Tu esi neliek gradzens, viņi ir tik komandi, ka viņi ir interesanti. Kur ir paga? Zīlīte, parastā pelēkā zīlīte. Droši vien neizklausās baigi unikāli. Tas labi, ka viņiem nav tās spriestspējas vai saprašanas. Ja es būtu zīlīte, un es to zinātu, tas būtu ritīgi. Es par to arī saku, jā. Kāds sakars? Kāpēc kādam smirdīgam balodim ir, man nav? Bet Ventspilī arī bija tik drausmīgi ļauni odi, kā tagad pēdējo mēnesi. Nē, vispār visu vasaru nav bijis neviens ods. Jūra mūs sargā. Ventspils īstais moto. Ok, ļoti labi. Okay, Ilona raksta, kāda jums bija visdumjākā rīcība, kuru izdarījāt, lai pievērstu savu uzmanību? Nereālams pasākums. Nereālams pasākums. Varbūt vēl kādam kaut kas ir. Dievs, viss man pusauģis gadi. Jā, ļoti labi pateicis. Reāli viss vidusskola, man liekas, katra popiela, katrs koncerts, kur varēja kaut kādu stulbību izdarīt, tur darījām. Mēs visu uztvērām kā skatuvi, kā vietu izrādīties un izcelties un paspīdēt un būt. Ļoti labi. Rimāns raksta, kam vajadzētu pazust? Gluzanovai? Jā. Kas tie par uzvārdiem? Ko jūs tas saucat? Tev ir tik daudz. Man būs laikam jāuztaisa kāda prezentācija par Es pieliku pie vada, tu vari turpināt izplūst. Ok, īsumā viņa bija X faktora, laikam iespējams dalībniece. Un labā vietā, kad 3. vietu dabūja, man liekas. Viņai laikam bija tas tā viņas lieta, bija tas, ka viņa bija stāvoklī. Nē, viņa kaut kāds housewife, kaut sieviete atnāca māmiņa, perascēta un ļoti normāla. Iedvesmojoša, empowering. Bet tur vēl bija tas stāsts, ka viņa tā šova laikā, man liekas, viņa bija stāvoklī, un vēl tas, ka viņas tas vīrs neatbalstīja to viņas dziedāšanu. Tas bija viņas stāsts. Mazajā red flag jau sākās, bet un tad tur, par viņu arvien vairāk un vairāk. Man liekas, iespējams, ka viņi bija kaut kādā ģimene burkā vai vēl kaut kādā hujātā, ka pēkšņi sāk vienkārši ritīgi daudz nākt informāciju. To viņi šķirās no tā vīra, tad viņi iet atpakaļ, tad viņi atkal šķirās un tā tālāk. Un tad tagad pēdējais prikals ir pa kaut kādu brīdi tas viņas vīrs ir nonācis cietumā. Un kamēr... Par ko? Kaut kāda krāpšana, ko tam līdzīgi. Nesmu droši. Tā ir normāli. Jā, white collar crime, laikam. Tie nav īsti noziegumi. Un kamēr tas ir cietumā, šo
Štupe Niks Enziņš. Oho, Un vēl viens noties. ir. Jo Niks jau arī zonā bijis. Viņai klausies, patīk šitie sādētāji. Sliktie zēni, jā. Sliktie puiši. How the turntables. Jo kā? Niks bija tajā laikā, kad tu nevarēji novēlēt ķīnietim nāvi, bet tagad Krievam var. Jā, tas gan īstenībā, jā, ja tā padomā. Es starp citu, man tā kā, kopš es ieraudzīju to rakstu par to Niku Enziņu, man visu laiku galvā ir kaut kāds tāda domas sēkla, ka viņam nebija kaut kāds Niks sākumā, ķipa niknējums sākumā, vai viņš vienmēr, mēs viņu tā kā teicām kā Niks Enziņš. Viņš nebija reperis, vai es jaucu kaut ko citu. Viņš, man liekas, kaut ko dziedāja, repoja. Viņam ir kaut kas, ko viņš Ar ko viņš sāka, vai ne? Kas viņš ir? Honestly, man liekas, ka viņš ir tāda paša žanra cilvēks, kā kaut kāda, nezinu, tur tā kā vesela kaudze ar pusreperiem, ķipa neizdevušies reperiem, un tā čoka, kurš droši uz ādas jakām. Leģenda. Jā, viņi nāk no viena tā. Tā starp ir tik šaura. Jā, bet tu saproti, ka Dirsājs tagad ierauga sieviešu ādas jaku un viss tas koncepts ir sapists, neizbēgam. Es redzu solo jaku nevis uz sievietes, bet kad es redzu solo kaut kur jaka mētājas, nezinu, kaut kur dīvānai. Tikselts nost un... Viss, jā, man ir jāķerās klāt darbiņam, kamēr tas nav pabeigts, es nevaru doties ārā no istabas, nu. Un bildi jāieliek obligāti savādāk, nevar. Reddit jums ir kanāls, ja, kaut kāds? Jā, sapratis jums ir šeirojams. Šausmīgi. Ok, Ģirds raksta, ņemot vērā demografiskos datus un to, cik tie ir bēdīgi, vai mums nevajadzētu izveidot jaunu amatu seksa ministrs, un kura, jūsuprāt, būtu lielisks kandidāts šim amatam? Un varbūt varat aprakstīt, padomāt viņa pienākumus. Sokolov kungs būtu ļoti piemērots. Izvarošanas ministra amatam. Propagandas amatam. Es zinu, Kirsteina kungs, tas varētu būt izcils seksa ministrs. Kivičs arī tāds sperms bullis ir. Toms Lūsis Twitterī bija kaut kādu video retītojis, kur tas Kirsteins izteicās, kā viņa vidusskolā skolas laikos bija bijis, bet nu reķiņ, ka viņš gāja skolas laikos kaut kad bišku pēc ulmiņa laikiem. Bet tā kā tuč, daudz nē. Cilvēks, kuram savā 104 gada vecumā seks ir bijis tieši 6 reizes, bļaļ. Ok. Nu labi, bet kāds tā kā, bet kāds būtu kāda būtu seksa ministra pienākumi? Ne tikai tā informatīvā iedrošināšā puse. Tad, ja mēs par demogrāfiju rūpējamies, tad tas būtu tā kā vairāk tāds. Bet bija jau parādniekam, ja tā nopietni paskatāmies, ka viņš bija atbildīgs par demogrāfiju, vai ne? Viņš bija tā kā, viņš nebija ministrs, bet viņam iedeva to ministra portfeli, bet viņi iedeva viņam speciālu amatu rūpēties par demogrāfiju. Bet viņam jau vairāk tā ģimenes, šeit seksa ministrs, man liekas, tas varbūt arī casual. Te vajadzētu būt kādam trakam katolim, kurš iestājās pret big condoms un izsargāšanos un vispār pret papardu ziedu ideoloģiju skolās. Kaut kas tāds. Bet ņemot vērā mūsu Mils Saks Konstantīnovs, lūdzu. Perfekt, kā radīts. Viņiem ir tas katoļu vibes, kaut kāds altāra zēna. Citi. Jā, tur pat visāds tur tējas par viņu līst. Jā. Nils Seks, Konstant Sekson. Bam. Constant fucking vai kaut ko tā līdzību. Ok, ļoti labi. Īveta raksta, vai uzziņu dienests 1188 spēs atbildēt uz jautājumu, kāpēc man jāmaksā zemes nodoklis, ja zeme ir manā īpašumā? Šur varētu Roberts labāk atbildēt. Man arī par šo ir hot take. Man ir hot take par šo, ka par pirmo īpašumu gan nevajadzētu maksāt nodokli, savukārt 2., 3., 5. un 12. gan vajadzētu tikai ierubīt normālu koeficientu, lai notiek kaut kāda kustība, jo nereti ir tā, ka cilvēkiem ir idejas, cilvēkiem ir limitēts resurss, par ko kaut ko darīt. Tie, kas stašo 2., 3. un 7. īpašu, viņi tur pie sevis. Viņš tā kā ekonomikā ietu iekšā un kaut ko darīt, tas īpašums, ja kāds viņu varētu atļauties. Savukārt, tu viņu neturētu, tu viņu laistu projām. Tas vienīgais, lai viņš viņu turi un dzīvo. Un savukārt, tu naudu neturētu kā īpašumu, tu viņu laistu ekonomikā kaut kur, lai viņi strādā, kaut ko dara. Visdrīzāk, kaut kas ļoti wrong man ekonomikā, un šis ir kaut kas uz komunismu balstīts, bet vismaz kaut kā man ļoti primitīvi tā tas liekas. Kā minimums uz feodālis. Jā, ka tu esi piesaistīts zemē tieši otrādi. Tu nevari vienai, te obligāti jābūt kaut kur dzimt cilvēkam.
Bet tad sanāk, ka, ja tu nodarbojies ar kaut kādu tur audzēšanu, tā kā saimniecisko darbību tajā īpašumā, tad kaut kāds atlaides, ja tam nodokļu. Nu kā, ja tas tavs vienīgais īpašums vai otrais īpašums, tad kaut kādu koeficientu taisīt, ka tev aug kaut. Nē, jā, obviously, ok, labi. Maija raksta mūsu machine learning speciālists droši vien varēs atbildēt par šo. Kāda ir pārsteidzošākā atbilde no ChatGPT uz kādu uzdoto jautājumu? Tā, kur viņš man atvainojās, ka viņš kļūdījās un turpina tajā pašā teikumā kļūdīties. Identiski. Universāla pieredze jebkurreiz. Jā, es redzēju TikTokā kaut kādu video, ja kaut kādā vienā vārdā, kur ir cik ir burti ir 3 burti viņš visu laiku saka, ir 2 burti un tur bija, nezinu, 10 minūšu saruna ar to, ka viņš beigās Piedodiet, ka es kļūdījos. Visvairāk laikam ir, ka tu par kaut ko konkrētu prasi. Manā pieredzē, visdīvainākais ir tas, ka, es nezinu. Okay. Es domāju, ka tu esi visvarants un visu zini, bet, ok, whatever, loser. Par ko man ir bezmaksas konts pie tevis, ja? Par ko es tev status atdodu? Jā, tieši tā, par ko es tev nemaksāju. Es par zinu, ko iedomājos. Kāpēc mēs nevarētu savus datus kaut kur glabāt, tā kā noguldīt? Respektīvi, dati ir vērtīgi. Kāds viņus tāpatās pizdī? Kas pie viņiem tiek? Kāpēc mēs nevaram, ka tāpatās arī bankā kaut kur viņus glabāt, kur viņi tiek, Datu birža. Jā. Kāpēc mēs nevaram paši tirgot savus, vai droši vien, ka var? Bija kaut kur izrēķināts, cik tu vari notirgot savus datus, ja tu viņus individuāli tirgot. Tāpēc, tas būtu apmēram tā, ka katru reizi, kad tu akcepto cookies, tev ienāk 0,5 centīmi iekšā kontā, ko es tāds? Tas būtu sik. Nē, to, ka tu iedod kādam, kas dīlo. Respektīvi, batchā, viņš uzreiz batchā viņas caur viņu iet, un tad bet tā vietā to dara bez tevis, tā kā uzņēmumu, kas vienkārši tirgojas. Bet tev atmet, jo vairāk tev ir, nezinu, dati vai kaut kas, nezinu, ko viņiem vajag no tevis, tad... Ja tu biežāk kaut ko apmeklē, varbūt es nezinu. Pēc NFT. Kā te raksta, kāds būtu visinteresantākais veids, kā tikt vaļā no Putina? Interesants! Es tagad redzēju, ir kaut kādi jaunie droni, kas liek kaut kādu war crimes pūderi virsū. Jā, tas termīts, tas tik episki izskatās, kā viņas tur tvaicēja ārā. Es kaut kā iedomājos, kā viņi vakumā varētu reāli saspiest stiklu kaut kādā, ka viņš vienkārši izdalās gabalos. Vēl es biju domājis, ir tie militārie roņi vai vaļi mazie kaut kādi. Tagad viens nomira Krievu operēts. Bet Norvēģi tādu uztaisīt, satrenēt, un viņš kaut kur... Viņš tā kā uz 2 kājām sāk aiziet līdz Kremlim. Es nezinu. Kaut kādā settingā tas... Viņu vajag nogalināt uz tots podu. Tā kā Game of Thrones bija, man liekas. Tas būtu ikoniski, ka viņš reāli apdirsēs nomirt. Kā Elvis, kā vēsta teorijas, ok. Bet jā, to termaitu viņu varētu kaut kādā... Es gribētu redzēt, kā viņš no iekšpuses darbojās. Bet šis ir tas tā kā pavērsiena karā, ko es ļoti gaidīju. Tas tāds updates, jaunas tehnoloģijas, jaunas veids, kā nogalināt cilvēku. Es turpinām sekot līdzi. Okay. Aldis raksta, vai es pabeigšu pēc 4 gadiem to bakalauru? Otrā diena jau gribas nošauties. Vec. Tur ir acis vaļā, līdz ko ir pirmā prakse vasarā jūt, ka, ja tas nav kaut kāds inženieris vai kaut kas, nav obligāti. Jā. Tur tās paliks arī vēsāks, tad nebūs ko darīt. Sēdēs, rakstīs, mācīsies. Jā, īstenībā, jā. Varbūt centies saskatīt kaut ko. Vai tiešām nav neviens priekšmets, kas tev tā kā tiešām interesē un aizrauja? Un tad varbūt tādēļ ir vērts samocīt tos pārējos. Un galvenais, uz 4 būs ok. Neviens tās atzīmes neskatās. Pasniedzēji tādu pašu cilvēku kā tu. Jā. Legit. Es cilvēks visu var sarunāt, izskaidrot. Respektīvi, tad, kad tu centies kaut ko sarunāt, tev jārunā viss ir tā, lai tas pasniedzējiem pēc iespējas mazāk laiku prasītu un liktu viņam mainīt savus plānus. Tikai tad viņš tev teiks jā. Ja tas viņam liks kaut kādā veidā mainīt kaut ko savā dzīvē, tad visdrīzāk dzirdēs nē un izdomā veidu, kā to pasniegt un go for it. Pasies, cik vērtīgs podkāsts sanācis. Mārtiņ, kā ir? Tu esi pasniedzējis? Cits līmenis. Augstskolā ir bišķi vēsāk. Viņi ir tur, piemēram, cik es zinu, ka tev ir, ja tu gribi parasti dabūt kaut kādu 8, 9 vai kaut ko, tev tur būs, bet tev jāatrod ir viens pasniedzējs, ir viens tāds īpašais, kurš atļauj rakstīt uz 5 arī. Un tad vienkārši ej pie viņa rakstot darbu. Tur nav tā, ka, es saku, tur augstskola ir čakarīgāk. Tur bija cits likums, citi skolotāji, cita attieksme un tā. Mēs vēl tomēr auklējamies bišķiņi. Jā. Montessori. Zana raksta, ko darīt ar kaimiņu Bolt kurjeru, kurš pirmajā dienā, kad pārvācos uz LV, kāpņu tāpā draudēja pa muti, tev ir problēma vai tev ir problēma.
Ieraksts Twitterī varbūt būs raksts kaut kādā dzeltenā avīzē. Jā, vai vēl arī drošais dzīvībai bīstamos apstākļos noteikti sauktu. Bet, ja tas ir brūnis cilvēks, obligāti to piemin, tas tā kā labāk tev palīdzēs tai ziņai izplatīties. Jā. Pat ja viņš nebija iespējams pasaka, viņš bija tāds tumsnējs, tīri tā. Jo mums vakar arī tajā pirmajā palīdzībā stāstīja, ka ķipa, ir svarīgi, ka tu pasaki, ka cilvēks ir bezsamaņā, jo tad tas izsaukums aiziet prioritāri augšā. Un tieši tas pats policijai. Tu pasaki, ka tas cilvēks ir citu ādas krāsu vai runā citā valodā, vai tā būtu krievu vai Bet tas nav tā, ka konstanti, ja tas ir Rīgā, tas ir Bolt kurjers, viņš būs pusindietis, tur nav variantu. Kas jums Ventspilī ir baltāka viņa, kas tas bija? Jā, kaut kāda māmiņa aizved bērnus uz bērndārzu un ar savu šarānu izvadāja dienu. Jā, mums ir romu tautības kurjeri ir. Okay. Tie ir mazāk cienījami, bet jā. Bet ne tik necienījami kā krievu tauta. Full circle ir noticis. Un tad man pēdējais jautājums ir no cilvēka, kurš man šo jautājumu sūtīja privāti Instagramā, jo vēlējās, laikam, palikt anonīms. Kautrējās no tā savu jautājumu. Un viņš saka, nāk rudens, atkal daudz melni lapu maisi pa pilsētu būs. Vai esmu vienīgais aizdomājies, ka tajos maisos diezgan labi varētu sadalīt cilvēku un izmētāt pa pilsētu? Kā tik nav bijis tāds gadījums, jo? Paļubomu, ka ir bijis, ka kāds tā ir darījis, paļubomu. Es atkal domāju, ka tie galantus cilvēki tik grūdīti ir, ka viņi paceļ to maisu un tā kā jūt, ka tur kaut kas pa smagu ir iekšā. Šito mēs neņem, te nav lapas. Te ir kāds alkonis. Šim es negribu pieskarties, negribu iesaistīties šajā. Un es vienmēr esmu par ētisku slepkavību. Kāpēc tam sētniekam būtu? Tas, bet tur vēl viens pants nāk klāt. Bet kāpēc tam sētniekam būtu 4 no rīta modušamies, jāredz kaut kādu roku vai kāju vai galvu nogriezt, piemēram? Ko tas cilvēks tev izdarīja? Tā padomāsim, varbūt tās. Tādas puses. Es vairāk par to, ka tu pats izdara, tad tiec galā, ja nav jāiestājas. Vienmēr ir labāk veidi, kā to izdarīt. Tu vai arī iesaist savus 2 labākos draugus. Tie tev palīdzēs, bet sētnieks nevajag čakarēt. Tev ir nevis viena problēma, bet tik gabali, cik tu viņus sadali gabalos to rumpi. Tev ir jāvaros pa visu pilsētu maisos stūķēt, apstājies uz manas ielas pie privātas mājas. Visdrīzāk tev pēc minūtes jau pa logu kāds. Jā, tāpēc, ka pirmkārt cilvēkiem garlaicīgi, otrkārt suņi konstanti rej, nav. Visiem kameras tagad ir pie mājām. Jā, arī. Man liekas, arī es uzmanīgs. Es tā kā googlējot šīs lietas, es kaut kā gudrāk to daru. Paskatos kādus seriālus, kur tas darīts, paklausies podkastus, lai apmēram liekas, ka tu vienkārši true crime fans ir, tāpēc tu to izpēti. Un tad piedas to lietu. Tikai kladē ar roku. Jā. Pirmais podkāsts slepkavām. lai tev izdodas. Miesas sadalīšanās laiks. Tālāk. Ideāli. Labi, liels paldies jums. Ja vien jums nav ko pievienot, mēs varētu arī slēgt. Man vairs nav ko teikt. Paldies, bija fun. Jā, bija fun. Catch up. Fantastiski labi. Vasaras beigas, draugi. Baudam. Tieši tā. Laiks rudens ziemas depresijas sezonai. Brat summer is over. It's time for depression, winter. Viss slikti drīz būs. Viss ir slikti, viss ir bēdīgi. Labi, visu gaišu. Tā. Priecīgs Ziemassvētks.